būs vajadzīgs no somas šitais savienojums. Tagad šitais savienojums jānoklausē. Un tagad es šitā gribu piešot klāt. Šitādi viņi izstās. Lai uztaisītu siksniņu priekš pulksteņa, mums būs vajadzīgs šņore, plakana šitāda, kur es likšu uz rokas virsū. Pēc tam augsts izturības diegs poliemīde 1 mm resns. Adatas būs vajadzīgas. Domāts, ka ar rokām jāšuj. Ar lielām actiņām. Un te būs vajadzīgs no somas šitais savienojums. Un domāts, ka tas savienojums ir stiprs, viņš nenāk vaļā. Un tāds savienojums vajadzīgs ir tāpēc, kad tas pulkstenis jāņem no rokas nost katru dienu, un tad vajadzīgs savienojums ir. Nevar ķēpāties ar to spradzēšanos vaļā. Ja kaut kas salūzīs vai saplīsīs, te vēl savienojums man rezervs. Bet, ja nesanāks nekas, te vēl to pulksteni var pogāt ciet ar pogu, rekuma pogieni ir. Un tad cilpus es iztaisīšu no šitās šņors, pie kā tas pulkstenis turēsies klāt. No sākuma negribēju pirkt silikona siksniņu, jo silikona siksniņa bija pa dārgu. Un esi nopirkšu tādu siksniņu, kura ir domāta daļai kā žņauga rokas. Un tā siksniņa ir nokalpojusi kāds 5 gadus, un šeit ir pārtraukusi. Un redziet, kāda siksniņa man tagad būs jādarina. Un pulkstenis jau ir rādījis nekārtīgi attieksmi pret pulksteni. Pa priekšu siksniņa jānoklausē. Šitā uz rokas ies virsū. Kā siksna. Tagad šitais savienojums jānoklausē. Šitā šņora derēja. Diegu pareizi adatā jāievar šitādi. Dubultīgi, lai šitā cilpa paliek pāri. Un tagad es šitā gribu piešot klāt. No abām pusēm. Un otrā pusē būs šitien no apakšas jāpiešoj.
un mēģināšu tā apšūt apkārt. Un šitā jāsvelk. Redziet, cik tālu siksniņa man ir sanākusi. Šite sašuva, un te iztaisīju mezgli neirst vaļā. Un šite nat ir vaļā tas mezgls. Vēl, lai pieliktu pulksteni, man vajag šitāds auss te piešot klāt. Tagad ir jānodedzina te šņūru gali siksniņai. Siksniņu esmu uzšuvis. Šitādi viņi izstās. Vienīgais te esmu iztaisījis šito plasmasas karabīni. Šitā viņi izstās no otras puses. Izkausēt tos caurumus. Un šitien tagad nenāks vaļā vairāk, jo man slīdē vaļā. Jāliek pulkstenis klāt tikai vēl. Pulksteni uzliku uz siksniņu ar īleņa un naža palīdzību. Un tā siksniņā viss pulkstenis ir šādi. Varēšu skatīties laiku tagad.